Lietus, dubļi, ātrums. Latvijas autokrosa čempionāts šoreiz nepiedāvāja ideālus apstākļus. Tas piedāvāja kaut ko labāku - patiesu pārbaudījumu. Pluņģe, Lietuva. Vienīgais posms šajā sezonā ārpus Latvijas robežām, un tas ieies vēsturē kā viens no pēdējo gadu dramatiskākajiem. Spēcīgs lietusgāzes pārvērta Džokera apļu sekciju par dubļu slazdu. Mazāku klašu braucēji burtiski nosprūda. Pluņģes sacīksti ievērojami sāsināja arī klašu konvertējuma situācijas. Minibagī 200. Mazākie startētāji, lielās emocijas. Uzvaru izcīnīja Hugo Laime, viņam izdevās noturēt drošu līderpozīciju visu fināla garumā. 2. vietā finišēja Rajans Čipens, 3. Loreta Mūrniece. Drāmu kopvērtējumā pagājušā posma uzvarētājam Sebastianam Ollem šoreiz neveiksme. Viņa bagijas finālā apstājās trases vidū. Minibagī 160. Izcila cīņa šajā minibagiju versijā. Vadībā ilgstoši atradās Dominika Neikšāna un Dominikas Patraška, kuri kopā ar Kārlu Mardoku un Emīlu Neimani veidoja ciešu četrnieku ar regulārām pozīciju maiņām. Pēdējos metros dramatiskais pavērsiens, Dominikas Neikšāns bagijas apstājās, Dominikas Patraška iebrauc dubļos. Uzvaru izcīna Kārlis Mardoks, 2. Emīls Neimanis, 3. Beatriča Matuole. Drāmu kopvērtējumā. Finālā nefinišēja arī pirmā posma uzvarētājs Kristers Kuļikovskis. Cīņa par čempionu titulu turpinās. Ekstrīma klasē sacensību gaitā ļoti mainīgi rezultāti. Favorītiem piedzīvojot veiksmes un neveiksmes, finālā valdīja Roberts Čākurs. 2. vietā Railo Jānis Bērbaks, kam šī bija laba atkopšanās pēc dramatiskas avārijas kvalifikācijā. 3. vietā Jānis Kozlovskis. Drāmu kopvērtējumā visi 4 minētie ir čempionāta vadībā nieka 7 kopvērtējumu punktu robežās. Junior Extreme bagija. Fināla brauciena beigu daļā vadībā stabili atradās Klaus Žvagins un Patriks Dungveckis. Pēdējā aplī abi līderi vienlaicīgi apsteidza lēnāku konkurentu un tad devās Džokera aplī. Šai situācijai blakus atradās arī Emīls Mirošņiks. Precīzi pēdējais izšķirošais aplis un par dažiem centimetriem izrauta uzvara. 2. Klaus Žvagins, 3. Agņus Pilipāvičus. Crosscar junior klase. Klaus Žvagins šajā posmā startēja dubultā slodzē, gan junior ekstrīmu, gan crosscar junior ieskaitē, un šajā klasē viņš uzvarēja. 2. vietā Everts Grava, 3. Ārtūrs Upītis. Crosscar MT09 klase. Neprognozējami rezultāti, fināls izšķīra visu. Niks Apfelbaums izcīnīja uzvaru, 2. vietā Roberts Rumbinieks, kuram uzvara pazuda pēdējos sarežģītā Džokera apļa izejas metros. 3. Guntars Žeimuns. 2000 superklase. Atgriešanās. Tieši tā var raksturot Ritvaru Zobenu šajā posmā. Pēc 2014. gada smagās avārijas Vecpils sacīkstē viņš autokrosā startējis epizodiski, vairāk pievēršoties paša būvēta automobīļu testēšanai un arī folkreis cīņām. Atgriešanās izcila. Pirmo reizi redzu situāciju, kad uzvarētājs ar intervējumu pa priekšu bučojās un tad sāk runāt. Tomēr mēģināšu kaut ko pajautāt. Šī tiešām bija ļoti emocionāla diena, man liekas, mums visiem. Vīrs, kā tu jūties? Ļoti priecīgs. Gribu pateikt savai ģimenei un draugiem, kuri veltīja šos spēkus, lai mēs šodien vinnētu. Un parādīja, ka mēs esam labākie. Uzvaras visos braucienos arī finālā. 2. Artūrs Mūrnieks, 3. Dainis Krūmiņš. Drāma kopvērtējumā neviens no pirmā posma piedestāla pozīciju guvējiem nekāpa uz piedestāla Pluņģē. Tātad visa cīņa vēl vairāk nekā atvērta. Bagija 1600. Aleksandrs Ņikiģins uzvarēja pirmajās 2 kvalifikācijās, 3. bija 3. un finālā realizēja spēcīgu startu, noturot pārsvaru līdz finišam. 2. vietā Intars Grandāns, 3. Otomārs Skrēja. Drāma kopvērtējumā starp abiem pirmo posmu uzvarētājiem tikai 3 punktu starpība. Lietuviešu superkāru klasē, kura bija uzaicināta pievienoties Latvijas posmam, uzvaru mainiekam Edgaram Urbam, bet jaunajā Latvijas kausa RVD 3000 klasē pēc smagas sacīksts uzvaru Pēterim Neberam. Latvijas čempionāta Open klasē Inci Eršovs demonstrēja stabilu sniegumu visas sacensību nedēļas nogales garumā. Uzvaru pirmajā kvalifikācijā stabilu rezultātu, turpmākajos braucienos spēcīgs A fināls. 2. vietā Uldis Megnis, 3. Aigars Bajārs. Drāma kopvērtējumā pirmā posma uzvarētājs Artis Vojcišs paliek bez piedestāla. 1600 salona automašīnu klase. Dubļainos apstākļos noteicošai izrādījās stabilitāti. Linards Jasons demonstrēja vienmērīgu un pārliecinošu sniegumu visos dienas braucienos. Fināla dubļu drāmā pārliecinoša uzvara. 2. vietā mājas trasē lietuviešu sportists Valentīnas Briedis, 3. Juris Narūbins. Pluņģe aiz muguras. Šajā posmā bija viss - lietus, dubļi, drāma pēdējos metros, negaidītas atgriešanās un cīņas, kuras nevar ieplānot. Tieši par tādiem posmiem runāsim vēl gadiem ilgi. Nākamais posms - 11. un 12. jūlijā Jēkabpils pusē Pilskalnu trasē. AX Latvija, Latvijas autokrosa čempionāts,
Ģenerālsponsors Cido grupa, mēdīju atbalsts Radio SVH.